neskrien, bet es pēdējo atdodu stūra ubagiem. Gan jau komēta kāda drīz mūs apciemos, es tad paņemšu kamerus, kāds būs satriecošs. Posta Kalifornijā, mežu ugunsgrēks, bet es iestāvju laivu lēnām ezerā. Ņemu uztīnu vienu, to ar ķiršiem, kad iet atpakaļ mani tikai pirmdien. Ko vairāk man vajag, kā jumtu virs galvas, daudz tevis man blakām, tik daudz, lai kļūst savs, lai ir ko mums apēst un lai ir ko mums ērt. Brāli, durvis ir atvērts un mūsu elpas, kā vilcienā, vilcieni iet, un virzienā nezinām. Tas bija Mešs, kurš arī vakar kā aizvedīs Varanu koncertu Meža parka lielajā estrādē. Mešs un Dačo kopkoncerts roku rokā. Jā, tā lūk, un jauns stunds ir klāt. Studijā joprojām Edvards Stradiņš un dienas programmā arī uz kopā būs līdz pat 3:00. Bet pareizs laiks ir 9 minūtes. Šajā stundā, kā jau katru dienu, arī šodien labs apdīts spēlēm koncerts tūlīt jau arī varēs sākties. Bet, protams, vispirms arī mēs Latvijas Radio 2 gribētu sveikt visus, kam šodien ir svētku diena un īpaša diena. Šodien vārdu dienas ir Vērkuls un Bodeslavs. Tie ir kalendārā ierakstītie vārdi un vadoties pēc tās informācijas, kādu mums sniedz pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzi, tad mēs varam secināt, ka Latvijā vārds Vērkuls ir dots 4 cilvēkiem. Savukārt Bodeslavs 79. Un esmu arī atvērts vaļā Gunāra Treimaņa vārdos grāmatu, kur par šiem diviem vārdiem rakstīts ir sekojoši. Vērtulis iejukts graznas sievas ratos. Darbā godīgs, aizrautīgs un vispusīgs. Tāpēc var viegli eksplodēt, ja redz paviršību. Bodeslavs harmonisks un gauss, uzmanīgs, piesardzīgs, lietīgs un godīgs. Uz viņu var paļauties. Sveicieni visiem kalendārā ierakstīto vārdu īpašniekiem, un šodien arī savu dzimšanas dienu svin grupas astronauts soliste Māra Upmane-Holsteina. Tāpēc šobrīd ēterā grupas astronauts dziesma Tic sev. To es arī novēlu visiem šīs dienas dalībniekiem, ticiet sev, un viss jums var arī sanākt. Un pēc tam jau arī sāksies labs spēlēm koncerts ar visiem šīs dienas iesūtītiem sveicieniem.
Oj, oj, oj. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām. 14 minūtes pār 1 ir pareizs laiks. Un lūk, arī kāds mūsu klausītājs ir iesūtījis ziņu, ka viņam ir atgriezusies elektrība pēc 48 stundu pārtraukuma, un arī klausītājs saka paldies kaimiņiem, kas ir padalījušies ar savu elektrību. Nu tālāk arī mēs ziņās varam dzirdēt, ka pamazām tā elektrība tiek atgriezt arī lielākajā daļā Latvijas mājsaimniecības. Ceru, ka tā patiešām ir, un arī jums vairs nav jādzīvo bez elektrības šajā brīdī, jo tādā gadījumā arī jums būtu ļoti aprūpinoši klausīties Latvijas Radio 2, bet, protams, arī visas pārējās lietas. Tāpēc, lai jums tiešām viss izdodas, un es ceru, ka jūsu mājsaimniecībā viss ir lieliskā kārtībā. Bet, kā jau solīju, labs apetītes vēlējumu koncerts šobrīd ir oficiāli sācies, un, protams, sveicieni ir iesūtīti daudz, un tos visus esam Līdz visus sveicienus es esmu apkopojis un esmu arī gatavs ķerties pie darba. Protams, jāatzīst uzreiz jau, jo mēs katru labs apetītes vēlējumu koncertu cenšamies atgādināt, ka ne visas dziesmas, lai kā mēs gribētu, bet mums tā diemžēl neizdodas atskaņot, bet tomēr cenšamies un darām visu, kas ir mūsu spēkos. Un šī dienas pirmais sveiciens Latvijas Radio 2 veterāni tiek sūtīts Zitai Freibergai dzimšanas dienā Mežciemā Jelgavā, arī Ulvim Šķiņķim vakardienas dzimšanas dienā Jelgavas novadā. Sirsnīgi sveicam, nav nozīmes, kāds galds ir klāts, jūs vienmēr tiksiet sumināts, jo tik jauks kolēģis kā jūs, ikvienam dzīvē morālā. Šo sveicienus sūta Zemnieka cienas. Oj, oj, Lai starp oj. dziesmā, ko izpilžošu siksma, muļķis sirds.